Sveiki, mīļie draugi! Mani sauc Agnes Muižniece un laipni lūgti manā YouTube kanālā. Ziniet, kādu laiku es domāju par tēmu, ko man gribētos viņu arī šodien parunāt. Tas ir par brīvību. Tas ir par brīvību un vieglumu, par tādu sievišķību. Laikam kopā ar pavasari, Agnes, tev tā tēma tāda. Bet, zini, ne tikai. Ne tikai, jo tas ir tāds pētījums un meklējums un arī tāda iekšējā sajūta, kad sieviete jūtas brīva un kad nē. Kad viņa jūtas apspiesta un kad viņa jūtas tā kā ne savā ādā un kad jūtas savā ādā. Un, protams, ka to es varu tikai secināt pēc sevis, arī pēc savām klientēm un draudzenēm un ģimenes locekļiem, kad ko tev nozīmē brīvība? Lūk, ko tev nozīmē brīvība? Kādas sajūtas tev dod, kad tev ir brīvība? Skaidrs, ka tas ir vieglums, un skaidrs, ka tā ir pārliecība. Pārliecība savukārt, kur dzimst? No tādas vērtības sajūtas, no pašvērtējuma, varētu teikt, no augsta vērtējuma. Un tik daudz literatūras, tik daudz gudru lietu ir par to, kā pacelt savu pašvērtējumu. Bet, zini, metodes, ja tā īsti un godīgi nav. Īstā metode esi tu pati, es pati, tad, kad es sevi pazīstu. To es varu novērot sev pa gadiem, ejot cauri savai dzīves pieredzei, ka tā brīvība mainās. Tā brīvība, kas vienā periodā dzīves liekas, ir tā brīvība. Močī, dari, ej. Citā sezonā liekas, nopietni, tā bija brīvība? Nē, tagad taču ir brīvība. Man gribētu šodien par šo parunāt. Un droši vien arī esmu tādos iespaidos no šī projekta pavasarā kopā ar meitenēm, kuras esmu šajā kvantu lēciena sievietes labsajūtā, redzot šīs pārmaiņas un sajūtot un izgaršojot kopā ar viņām, kas tad notiek. Parunāsim, draugi, par šo teoriju. Viss man ir atļauts, visu es varu baudīt, īstā veselība un īstā laime ir tad, kad tu sev visu atļauj. Ko atļaut? Kā zināt, ko sev atļaut? To zina tikai sieviete, kura zina, kas viņai der. Un ir viena frāze, ieklausies, ir viena frāze, informācija, vienā frāzē, vienā teikumā, kas sievieti momentā atgriež viņas dzīves plūsmā. Jo skaties, kāds var pateikt, tu esi muļķe, idiota, nekam nederīga un nekas tavā dzīvē nav vērtīgs. Paskaties uz Zintu, Gintu, Lindu. Un kas tu tāda? Tā ir informācija pareizi. Un kā sieviete pēc viņas jūtās? Ar zemu pašvērtējumu, vainīga, nelaimīga. Un viss ir pakaļā. Un tad ir informācija, frāze, kuru tu izdzirdi un kas liek absolūti savādāk justies. Un viņa skan tā. Man tas neder, un man tas nepatīk. Man der, man patīk šādi. Tās ir divas absolūti pretējas informācijas. Viena iedod smagumu, nevieglumu un brīvību, bet smagumu. Otra atraisa tādu brīvību un vieglumu. Draugi, šis mazais piemērs parāda to, ko ar mums dara informācija. Un ja sieviete sevi nepazīst un nezin, kas viņai der, kas viņai patīk, kā drīkst ar viņu un kā nē, tad sieviete ir ļoti viegli vadāma un tur nav brīvības. Tad ir sieviete tāda, kura tic visām citām, kas viņām der un nezin, kas viņai der. Tad ir sieviete, kura seko visu citu viedokļiem, visu citu metodēm, tehnikām, viss cits, kas ir tāds. Un nezinot to, kas ir viņai nestrādā nevienas citas sievietes metodes un tehnikas. Bet sieviete, kuru sev iepazīst un iet pa šo tādu
sevis izziņas ceļu, viņa maina savu gan likteni, gan arī piedzīvo šo brīvību. Šis laiks ir par to, mīļās. Šis laiks ir par to, ka tā godīgi ieskatīties sev acīs, arī tā ir interesanta praksa, ieskaties sev spogulī acīs. Un tās reizes, kad tu sev nepatīc paskatoties spogulī, zini to, ka tava psihiskā enerģija ir absolūti zemā līmenī. Tevī nav šīs spēka, tevī nav šīs iedvesmas, un tevī nav šīs brīvības. Un tas noteikti ir tas brīdis, kad palikt pie tā spoguļa, ieskatīties sev dziļi spilgti acīs un skatīties tik ilgi, kamēr tu jūti, ka tevī atgriežas tavs spēks un tava brīvība. Jo skaties, ko vēl dara šis zems vai augsts pašvērtējums, viņš absolūti ietekmē visu tavu asinsriti, limfātisko sistēmu, orgānu darbību tavā ķermenī. Tas, kā tu sevi vērtē augstu vai zemu, no tā funkcionē viss tavs ķermenis. Un tas ir fenomenāli. Tas ir fenomenāli, kāds spēks ir meitenes mūsu pašu rokās. Tā ka meitenes patiesā brīvība ir tad, kad es pazīstu sevi. Kad es iepazīstu sevi. Un ļoti viegli tad ir filtrēt informāciju. Lai godīgi sev atzītos, tas man der un tas man vairs neder. Ne viss, kas ir pieejams tirgū, man der. Pareizi? Pareizi. Un tev taču neder vairs apspīlētas getras, kad viņas vairs neder. Kurpes, kuras ir nolietotas, tev taču vairs neder. Un to var zināt tikai tu, kas tev der un kas tev rezonē. Tā ka brīvība ir priekš manis, tad, kad es ļoti skaidri zinu, kas man der un neder. Tas ir gan attiecībās ar cilvēkiem, gan pārtikā, ko es lietoju. Meitenes, gan pārtikā, kuru es lietoju. Nu, par piemēru, skandalozā kafija. Nu, piemērs. Iebrauc tēmā, kas tik skandaloza. Meitenes, bet ir vērts to uzzināt un izpētīt. Kafija nav slikta. Kafija dzen žulti. Līdz ar to arī palīdz izvadīt lieko estrogēnu, kurš ir jāizved no organisma, kuru tik daudz tas saražo. Un vēl ar mākslīgām vielām palīdz to saražot organismā vēl vairāk. Lai būtu šis līdzsvars hormonos, estrogēns un progesterons. Tā kā kafija dara ļoti brīnišķīgas lietas. Bet vai kafija der visām? Nē, kafija neder visām. Kafija neder tām sievietēm, kurām ir veselības problēmas, kurām īpaši ir problēmas sieviešu jomā. Viņām kafija neder. Līdz ar to tas, kas vienai der, neder otrai. Pareizi? Pareizi. Paskatāmies uz vēl. Kādas mēs filmas skatāmies, kādu mēs informāciju. Ziņas es neklausos ārkārtīgi sen. Vismaz šos 11 gadus tuvu pie 20. Atceros, mīļā mamīte, kuras tev mīl sveiciens, kādreiz ar manīm jokojās. Tu taču neko nezini, kas notiek Latvijā. Kā tu viņā vari dzīvot? Vai tas ietekmē manu pasauli? Nē, neietekmē. Bet cits nevar bez viņām dzīvot. Vienam tas der, otram tas der. Un man tas neder. Godīgi, pilnīgi atklāti. Par ceļošanu, tā mēs varam runāt par ļoti, ļoti daudz ko. Pareizi. Līdz ar to, mīļās, brīvība ir tad, kad es zinu un pazīstu sevi un godīgi varu sev atzīt, kas man der un neder. Un izvēlēties tikai to, kas man patiesi der. Brīvība vēl ir, kad es atļauju sev kļūdīties. Un zinu, kad es esmu laba arī tad. Mums ir ļoti daudz uzliktie šie šabloni, kad mēs paši ieliekam sevi slazdā un būrī. Un tas ir tādas vecas pārliecības, ko arī mēs ar meitenēm projektā daudz un pamatīgi apskatām, tā godīgi un dziļi, kas ir vecās pārliecības. Un bija ļoti interesanti šajā nedēļā, kad izrādās, ka kļūdīties ir kaut kas ļoti slikti. Jo mums ir to iemācīja skolā. Kļūdīties ir slikti, tur tevi vērtēs, tev būs sliktas sekmes. Un tad viss pārējais scenārijs, ko mums katrai iemācīja, kas tad būs par kļūdām? Par kļūdām soda. Bet izrādās, ka kļūdīties ir vērtīgi. Tā ir skola, tur tu iegūsti jaunu pieredzi. Un nav jau stāsts par kļūdīties ar kaut ko nāvējošu, bet kļūdīties pie kaut kādas savas izvēles, lai sevi vairāk iepazītu
Uz mirkli liekas, tā bija kļūda, kāpēc es to apēdu, kāpēc es tur aizbraucu, kāpēc es to nopirku. Uz mirkli ir kļūda, un tu sāc sevi par to drāst un vainot. Bet īstenībā tas ir arī mans ceļš, kā es varu izzināt, kas man der un kas man neder. Kļūdīties nav slikti. Pat tad, kad es it kā kļūdos, atceries, tu un es, mēs esam labas. Mēs esam labas ar to. Tas ir mūsu izziņas ceļš. Un bērniem, mīļās mātes, vecmāmiņas, kas mani dzird, bērniem, saviem mazbērniem, atgādinam to. Mans mazākais dēls mums tieši nesen bija saruna. Viņš saka, jā, bet tur es nepareizi, ja nu es izdarīšu tā, un ja nu es izdarīšu tā, es viņam saku, forši, tu būsi uzzinājis, izzinājis, vai tev tas der vai nē. Viņš tev uz mani skatās ar lielu muti. Loģiski. Un iedod mieru. Jo kļūdīties nav slikti. Kļūdīties ir labi. Un es esmu laba arī tad, kad es kļūdos. Tas nemaina manu vērtību, tas nemaina mani, vai esmu laba vai slikta. Šie visi jautājumi, meitenes, ko es šobrīd apskatu zem šī termina brīvība, ir par šo pašapziņu. Ir par šo pašas vērtējumu. Jo tev un man ir tiesības vērtēt sevi augstu. No tā ir atkarīga visa mūsu organisma darbība. Agnes, man tādi jautājumi bijuši. Agnes, bet tu taču arī esi tagad to savu ceļu gājusi un esi piedzīvojusi daudzas lietas. Kas ir tā vērtīgākā prakse, ko tu varētu pateikt? Tādu kaut kādu savu tādu foršo instrumentu padalīties. Jā, tas ir. Tas ir tas, ko es pēdējos gados esmu atklājusi. Jo, meitenes, man neder tie termini, man viņi pat tracina, tie termini, kas ir tajā kopīgajā laukā. Piemēram, meditācijas, retrīti, man liekas, nopietni, apzinātība. Visi runā, tā kā tāda viena vārnīca, visi tādi tā kā vienā domā, bet īstenībā, ja es paskatos, ko tas tiem cilvēkiem dara un dod, pat viens vārds liekas, tāpēc tu esi ezotērisks, tāds garīgs cilvēks un visu saprot. Īstenībā tu ar šiem terminiem neko var arī nerubīt. Un pēdējais mans tāds pētījums bija par šo vārdu meditācija, ko es vairāk saucu par garīgām praksēm, ko meitenes arī pirtspasākumos piedzīvo, jo tā nav meditācija. Tas ir ieiet saskaņā, dziļā būtībā ar sevi savā ķermenī, to kaut kur sauc par meditāciju. Bet tas ir tāds stāvoklis, kurā mūsu senči dzīvoja 24 stundas. Un ko tad viņi darīja? Viņi strādāja, bija dārzā, gāja mežā, darīja savus darbus, nodarbojās ar savām lietām, ar saimniecību, ar savām atbildībām, bet esot tādā arī kontaktā dziļā ar sevi. Un tad es sāku pētīt un domāt, tas ir tas, ko sauc par meditāciju, un eksperimentēju. Nē, to nesauc par meditāciju. Visi sēž ar austiņām, saliek pirkstus un kaut kur te dzīvojās un darbojās. Un es sapratu, tas nav priekš manis. Es taču jūtu, kad arī manā ķermenī ir stress. Nav stress galvā, un kur nu vēl prātā. Vispār nav stāsts par to. Un nomierinot tikai prātu, tu nenomierini ķermeni. Un tad ir šī saikne, kuru es atklāju, un arī projektā ir vesels vingrojuma komplekss par ko? Par to, kā atslābināt savu ķermeni labsajūtā. Un, mīļās, es varu ieteikt tādu vienu brīnišķīgu praksi katru vakaru, katru rītu, kaut vai pa dienu, lai kas būtu tas mirklis, kad tu velti sev šo laiku un uzmanību sajust sevi, ir pajūti sevi bez galvas. Un, es galvu nolieku uz krēsliņa, sēžu, apguļos un esmu stāvoklī no galvas uz leju. Un izeju cauri savam ķermenim, kā es jūtos, paņemt roku un pajust, kur man viņa gribas automātā šobrīd uzlikt. Vai šeit, varbūt uz ceļa, un paturēt uz savu roku un pajust, ko tu jūti. Mīļās, mums ir jāatjauno kontakts ar savu fizisko ķermeni, jo mēs esam iemācījušās dzīvot galvā. Šis piemērs, ko es meitenēm stāstu, ko mēs daram, kad mēs vāram zupu, stāvot pie plīts vai kaut ko gatavojot. Var jau būt, ka jums tā nav, bet es esmu pamanījusi. Es paspēju izdomāt šodienu, vakardienu, visus iepriekšējos 5-10 gadus un izplānot vēl 10 gadus uz priekšu.
Vai arī ilgi domāt par kaut kādu sarunu un apsmadziņot, apsūkāt viņu no visām pusēm. Tu ar to dari. Tajā laikā, kas stāv pie plīts. Kāpēc? Jo mums ir tāds pilnīgi ir iemācījies, ka mēs laiku dzīvojam šeit. Bet mums ir jāatgriežas savā ķermenī. Mums ir tā kā jāpajūt viņš, kas tur notiek. Jo mīļās, viss šis ķermenis ir visu orgānu darbība un miedarbība. Informācija nepaliek tikai šeit. No šejienes viņa aiziet tālāk visā mūsu ķermenī. Limfātiskā sistēma, virsnieres, vairogdziedzers, grēmošana, viss mūsu iegurnis, tas dzīvo tajā informācijas laukā, kur tu vispirms pa dienu esi uzsūkusi galvā. Tā kā mans ieteikums ir patrenēties, pabūt sevi bez galvas, lai cik dīvaini tas skanētu, bet pajūti sevi tādā veidā. Palikt vienatnē ar sevi. Ko tas nozīmē? Skaties, mīļās, vēl viena tāda lieta, ko es manu sevi un klientos, un tas tāds pētījums ir bijis pa gadiem. Sieviete, tu, pirms mēs kļuvām par sievām un par mātēm, mēs taču bijām vienatnē ar sevi, pareizi. Tu vienkārši biji tu, Līga, Anna, Agnese, Ieva, Ilze, Baiba. Tev bija tava dzīve, tavas intereses, tavas mīļākās lietas, tev pat ēdieni bija varbūt citi, kuri tev vairāk garšoja, kuriem tu esi par viņām aizmirsusi, vai tev tam nav laika tad, kad tu kļūsti par sievu vai par māti. Pasties, kas notiek? Un, saprot, sieviete tā kā zaudē kaut kādu šo individualitāti, savu daļu, tādu personu, tā nav personība. Tā ir tā kā es un mana dzīve. Mīļās, tas nav tas pats, kas es sieva vai es māte. Vispirms esmu es Agnese. Un šī daļa mums katrai vienai ir jāatgūst. Šis ir kaut kas bombiski vērtīgs, ko es jums tagad stāstu. Mums ir jāatgūst sava daļa, sava būtība, kas es esmu. Tas ir par to pazīt sevi un iegūt to brīvību. Kāpēc ir viss šīs 11,000 prakses? Meditācijas, visādas tur elpošanas tehnikas, ko darīt? Rakstīšanas un nerakstīšanas, un staigāšanas un skriešanas un sporti un viss. Ko darīt no tā ikdienas steigas? Ko darīt? Lai tā kā dabūtu tevi tajā punktā stop, padomā, atpūties, attei no tā visa. Un tas vienkārši saucās laiks ar sevi. Tas vienkārši saucās palikt vienatnē ar sevi. Un tas nav egoistiski. Tas ir tiešām par to, kad mīlēt sevi. Jo pasties atkal šis termins, kas ir egoiste? Vai tiešām sieviete, kura ir atpūtusies, relaksējusies, var būt egoiste? Viņa taču ir mīlestībā, viņa ir tādā pašapmierinātībā, absolūtā baudas, miera stāvoklī. Vai tāds cilvēks var būt egoists? Jo egoists nodara pār citiem. Pareizi. Ja māte, kura uz mirkli atstāja bērnus, vai auklītei, vai vīram, vai vīrmātei, vai mammai, vai omītei, un aizbrauc uz masāžu, zini, kas lielākā daļai ieslēdzās? Vainīga, kā es tā varu uz veselu dienu aizbraukt uz pirts pasākumu ar meitenēm, lai veltītu savu laiku? Vainīga. Ko viņa bez manis tur darīs? Mīļā, kur vainīga? Vainīga iet, veltīt savu laiku, lai atpūstos, lai uzņemtu spēku, enerģiju, iedvesmu, varbūt vēl veselam mēnesim. Citām tas izmaina vispār dzīvi un visu likteni pabūt vienā pirts pasākumā. Kur ir stāsts par egoisti? Nekur. Jo laimīga sieviete citus dara laimīgus, nevis dara pāri citiem. Vai tajā mirklī mamma dara pāri saviem bērniem? Nekad. Protams, ka nē. Protams, ka nē. Viņa uzpilda sevi. Viņa restartē sevi, lai tālāk dotu. Mīļās meitenes, mēs nemitīgi dodam. Mēs dodam, mums jābūt šim līdzsvaram pareizi. Dot, ņemt. Kad to saprast? Kad to saprast? Tad, kad tu paliec vienatnē ar sevi. Tas ir zelta laiks. Ieraugi tādu bildīti, kad tu paliec vienatnē ar sevi, vai ar savu kladīti, vai vienkārši ar sevi vannā, vai pastaigā, vai vienkārši klusumā. Ieraugi, kad
tā kā zelta lietus krīt pār tevi, tā kā zelta putekļi krīt pār tevi. Tas ir tavs zelta stunda, tā ir tava zelta stunda. Vai, ka tu vienatnē savā skaistajā krūzē dzer kaut kādu tēju, kafiju vai jebko, ko tu baudi, tā ir tava zelta stunda. Pārdomāt, atjaunoties, restartēties. Mums maz vajadzētu mīļās terapeitus, mums maz vajadzētu visādākas super ekspresīvās visādas metodas, ja mēs atgrieztos pie šī vienkāršā principa būt ar sevi. Atrast savā dienas skrējienā laiku, kad palikt vienatnē ar sevi. Šī zelta stunda, man jauns termins priekš sevis, zelta stunda. Un tas ir kāpēc? Lai dzīvotu savu dzīvi. Lai es atkal atgūtu savu dzīvi. Mans piemērs, kad es iepazinos ar savu vīru, ar Didzi, tad pirmais gads, 2 gadi, mēs bijām tā kā salipuši. Mēs bijām tā kā salipuši un mēs viens otru dziedinājām caur šo mīlestību, caur šo kopā būšanu, caur tādu iepazīšanu. Es atceros, ka man pat draudzenes teica, ir jau pa daudz, nav veselīgi. Bet tas, kā mēs paši jutājāmies, bija absolūti gan un absolūti labi. Jo izbaudot to satuvināšanās laiku, mēs tā kā tādus pamatus ielikām, pamatus savām attiecībām, pamatus tam, kas mēs esam, ko mēs jūtam, tā kā vērtībās, izveidojām sevi, ja, kā viens, jo mēs esam viens. Arī tu ar savu vīru esi viens. Un kas ir tālāk, tad, kad tas ir veselīgi izveidots, nākamie gadi mēs esam realizācijā. Ko tad es šeit daru? Es esmu laimīga, apmierināta, sieviete, kas dzīvo savu dzīvi, kurai ir laimīgas attiecības, kas dzīvo savu dzīvi un iet tagad uz āru, lai ietekmētu arī tavu dzīvi, lai tu varētu dzīvot laimīgi. Kāpēc es šo stāstu? Jo man ir mana dzīve. Es neesmu tikai sieva vai māte, vai psihologs, energoterapeits, vai pirtniece, vai coach, vai draudzene, vai meita. Ir mana dzīve, kur es esmu Agnese. Tā ir, lai tu ieraugi, ka mums ir ļoti daudz dažādu pienākumu, mīļās. Bet mana dzīve ir manas intereses un darīt to, ko es patiesi vēlos. To, kas man šajā sezonā ir vajadzīgs. Tas ir par to būt godīgai ar sevi un tā iegūt savu brīvību. Tā es aizripinājos līdz šai tēmai. Tad savēlkot šo visu kopā, es sāku ar tēmu par brīvību un par to, ka tas ir tāda patiesi īsta dziļa iepazīšana sevis, lai es saprastu, kas man der un kas man neder. Jo tad, kad mani un tevi ievelk tajā visu citu cilvēku dzīves plūsmā, ieved mūsu sabiedrībā, ieved tajā kopīgā informācijas laukā, ir mirkļi un brīži, ka liekas, man to visu vajag, tas viss ir priekš manis. Izlasīju vienu postu, wow, tas ir priekš manis. Izlasīju, jā, tas ir arī man der. Un tad tu skrieni to visu pēc un iegādājies un liekas, ka tā ir vienīgā patiesība. Tā nekad nevar būt. Mēs šodien nonācu pie šī secinājuma pat ar sevi un ar tevi dalos, jo man der tas, kas der man. Un tas, kas der tev, iespējams neder man. Un, lai to pārbaudītu, ir eksperiments. Dzīve ir kā eksperiments. Es mēģinu, un cits to nosauktu kļūda vai vecā domāšana, tā kā teiktu, tu kļūdījies, kāpēc tu tur izmeti to naudu par to, kāpēc tu nopirki to, kāpēc tu mutē ieliki to, kāpēc tu izdarīji to, vainīga, vainīga, vainīga. Tad atceries, kļūdīties ir labi. Kļūdās, eksperimentos es iegūstu vērtīgo par sevi. Es beidzot zinu, kas man neder. Lai ietu tālāk un uzzinātu, kas man der. Un ņēmu to, kas man der. Mīļās, tieši tas viss ir par ēdienkarti. Es esmu meklējusi tajā ļoti ilgi savas atbildes un tikai nedaudz gribu tajā pieskārties. Jo tad, kad sieviete ir lielā stresā viņas ķermenis, pat tad, kad liekas, ka visa galva ir mierīga, bet ķermenī ir disfunkcijas un viss nefunkcionē tā, kā tu gribētu, tad tev neder tās teorijas, neder tās lietas, kas der visiem. Un tas ir tas pašziņas projekts, tas ir tas pašizvērtēšanas projekts ar sevi. Piemēram, izlasi internetā, Instagramā, YouTubā, jebkur postu. Šis ir super veselīgi, da tu vari dzīvot, kā tu gribi, baudi dzīvi un tev vispār viss ir zaši bis.
sievietei, kura tikko ir pārdzīvojusi kādu lielu vētru vai šķiršanos, vai attiecību, pa lielam mums sievietes visi ir ap attiecībām, vai ar sevi, vai līdz cilvēkiem, kolēģiem darba, mēs to visu pārdzīvojam, un ja iekšējā sistēma, gremošanas sistēma, hormonālā sistēma nespēja vēl ar šo tik galā, par kādu baudu, par kādu mēs varam runāt. Tev ķermenis ir ieslēdzies pašizdzīvošanas režīmā, un tur ir jābūt tik uzmanīgai ar sevi, lai iepazītu, kas man šajā procesā der un kas nē. Mums mīļās meitenes, kuras izdzīvojam mēneša laikā visu šo ciklu, tad emocijas ir tādas, tad gribās to, tad gribās šito. Mūsu ielikt rāmjos vispār nav iespējams. Tāpēc nav viena vienīgā patiesība. Ir tas, kas der man. Tas, kas der man, un es to varu uzzināt tikai tad, kad es ar sevi eksperimentēju, nevainoju sev par to un ieju vēl dziļākā brīvībā par to. Parunāju un aprunāju šo tēmu no visām pusēm. Padalies arī ar mani komentārā, kas tev šajā bija vērtīgs. Kas tev uzrunāja no šīm lietām, ar kurām es šodien tā brīvi ar tevi padalījos. Un aicinu tev ar to dalīties šeit komentārā, tāpat arī Instagramā, Facebookā, tie sociālajie tīkli, kuras esmu ikdienā, kur nevis cenšos, bet kuras tā brīvi, rotaļīgi ar tevi dalos ar savām atziņām, ar to, ko es piedzīvoju, ar to, kas ir manos eksperimentos, vēl lielākā pašas tādā brīvībā, paša izziņas procesā, lai vēl vairāk sev pazītu. Un, protams, ka tas ir arī Telegram kanāls, kur nemiksēs tik daudz informācija ar sociālajiem tīkliem, un aicinu tevi tur arī pievienoties, ja es tev kaut kādā veidā liekos interesanti ar to informāciju, ar kuru es dalos. Nu ko, uz tikšanos, lai tev ir jauks šis pavasaris, uzziedēt, plaukt un smaržot tā, lai īstie cilvēki tevi sajūt un lai tev ir brīnišķīgs tā vide un tas lauks un tā informācija, kurā tu dzīvo.